Labdien, izskatās, ka mēs esam sākuši. Mani sauc Kristaps Ceplis, es esmu biedrības Zaļās mājas vadītājs, un šodien jūs tad atnākuši gana kuplā skaitā uz diskusiju, vai cilvēks Latvijā ir vērtība. Un šajā kontekstā es tieši gāju garām un skatījos, kā man tur pieteikts tajā tablo, kas tur pēc kura nāk, un es domāju, varbūt vajadzēja pierakstīt kaut ko klāt vairāk, jo tā mana doma ir par to, vai cilvēks Latvijā ir vērtība, daba vai cilvēks. Un attiecīgi mēs zinām ļoti daudz un ļoti populāri šobrīd tiek runāts par to, ka daba ir vērtība, koki, upes, putni un viss pārējais, un ka mums ir jādara viss, lai to audzētu, kam es pilnībā piekrītu. Vismaz plaši tiek tā runāts, tā tiek teikts, bet kaut kāda sajūta ir, ka tam visam aizmugurē pazūd cilvēks. Jautājums, vai cilvēks ir dabas daļa, vai tā arī ir kaut kāda suga, kuru vajag cienīt un domāt par tās labklājību, un vai ignorējot cilvēku kaut kādas vajadzības, vai mēs arī nenodaram pāri pašai tai dabai gala beigās. Pirms mēs sāksim runāt ar visiem cilvēkiem, es varbūt no sākuma pieteikšu, kas mēs te esam, jūs jau redzat, bet, kā es teicu, es esmu Kristaps Ceplis, man blakus sēž Dzintra Elberta, kas ir mežu un pļavu īpašniece Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Akcijas sabiedrības Latvijas Finieres padomes priekšsēdētājs Ulris Biķis, vēsturnieks un Vidzemes augstskolas pētnieks vai vadošais pētnieks, jā. Gads Krūmiņš, un ekonomists Ģirds Rungainis. Tā kā mēs būsim tāda publika, kas par šo te parunāsim. Tagad, pirms mēs sāksim runāt, mēs veicām šī gada pavasarī aptauju par to. Jautājums ir tāds, vai Latvijas zemē mēs saimniekojam gana zaļi, un tie ir, normāli aptauja, normāli cilvēki. Te jūs redzat tos tehniskos datus, kurus īsi tikai parādīšu jums, bet te parādās jautājumi, kurus mēs uzdevām šiem te cilvēkiem. Vai pirmais jautājums, vai balstoties uz jūsu zināšanām, pieredzi un sajūtām, cik lielu daļu procentos no Latvijas teritorijas jūsuprāt veido aizsargātās teritorijas? Un šeit jūs redzat tās cilvēku atbildes. Jāsaka, ka cilvēki ir gana izglītoti un gana zinoši par šīm tēmām. Nākamais jautājums, vai Latvijas laukos ir jāsamazina vietējo produktu ražošanas aktivitātes, lauksaimniecība, mežsaimniecība, pamatojoties uz Eiropas Savienības zaļā kursa politiku. Un kā jūs redzat, tad gandrīz 90% uzskata, ka nē, ka ir jādzīvo mums. Kā jūs domājat, vai Eiropas Savienības zaļā kursa realizācija Latvijā ir pārspīlēta? Te jūs redzat atbildi, 65% domā, ka jā. Un vai esat gatavs tam, ka mežsaimniecībā atceļot kailcirtes, atjaunošanas cirtes, mainīsies mežu ainava, izzudīs priežu meži, bērzu birzes un tos aizstās egļu meži. Un 70% uzskata, ka viņi nav tam gatavi. Tad ir jautājums noslēdzošais. Kurā no šiem te mežiem jūs labprāt gribētu iet staigāt? Ja? Kurš gribētu iet tajā mežā pa labi no jums? Un tajā otrā mežā? Ir, ļoti labi. Jā, bet vairums, kā jūs redzat, grib tajā smukajā mežā iet. Un te ir redzams, kas un ko jāsaka, ka sievietes Latvijā ir drosmīgākas, jo cik es skatījos, tad sievietes vairāk ir gatavas iet pa to bričnī iekšā, bet tāpēc, ka tur iespējams, ka es sēnes meklē vai kaut ko tādu. Paldies par šo prezentāciju, var viņu noņemt nost šajā brīdī. Un es pirmajam vārdu došu Ģirtam Rungainim, tāpēc, ka Ģirtam būs jāiet ātrāk projām no šejienes, jo ir vēl daudz citas diskusijas, kur jāpiedalās. Un es varbūt gribētu uzdot tādu ievadu jautājumu mums visiem pēc tam, kā ir ar to cilvēku vērtību. Es kaut kur internetā par šo tēmu biju runājis, un bija tāda viena atbilde, vai cilvēks ir vērtība, un tur bija tāds atbildi, cilvēks ir resurss. Ja? Un jautājums, kā šobrīd, ja skatās no tādas malas un skatās no tādas savas kaut kādas iekšējās teorijas, ir vai nav vērtība un mēs kaut ko varam darīt tajā visā jautājumā? Jā, labdien!
Jā, es atvainojos, ka pirms man uzaicināja piedalīties šī diskusijā, man jau labu laiku iepriekš uzaicinājuši piedalīties citā, kas atrodas pēc Murphy likuma precīzi pa diagonāli pretējā lampas malā un sākās 17:30, tā kā es pametīšu tādā puslīdz pusē šo pasākumu un būšu tikai pirmajā daļā, un tāpēc man dod vārdu, kas saka, šo pasākumu sākt. Attiecīgi gatavojoties šim pasākumam, mazliet padomāju tā no man priekšstata par šo te cilvēku, vai ir vai nav Latvijā cilvēks vērtība. Jāsaka, ka šī, zināmā mērā, droši vien tēma ir aktuāla ne tikai šeit, bet arī citur. Šogad lampā, jo nākamajā tajā diskusijā ir jautājums, kāpēc, vai vismaz sākotnējais diskusijas nosaukuma variants bija, kāpēc gudri cilvēki brauc prom no Latvijas un kā mēģināt viņus noturēt un atgriezt. Beigās tas nosaukums ir mazāk provokatīvs, teltī, bet faktiski tā ideja. Un tāpēc nonākam pie tā, vai ir vai nav vērtība un kas ir tā vērtība. Un man šķiet, ka cilvēks ir visu vērtību mērs. Respektīvi, ja nav cilvēku, tad, teiksim, kāds, kas var kaut ko apsaimniekot vai dzīvot tā tālāk, tam nav nekādas vērtības. Tāpat kā vērtība ir absolūti cilvēka skata kategorija. Protams, varbūt ir kaut kādi reliģiozi cilvēki, kuri domā, ka visu vērtību ir, nezinu, tas vai cits dievs vai vēl kaut kas, ārpus ezotērikas visu vērtību mērs ir cilvēks. Savukārt, cilvēka vērtību, manuprāt, nosaka cilvēka spēja sevi realizēt. Vai cilvēks spēja sevi realizēt. Un šobrīd, protams, nav, kas saka, Krievija, maigi izsakoties, nav populāra, Krievu valoda nav populāra, bet tā ir viena no valodām, ko vai man patīk vai nē, es pārvaldu. Krievu valodā līdz ar to ir tāds jēdziens, kas saka, turīgs cilvēks, tas tie ēķinīgi человек, ja? Un turīgums, ja bagātības, tas ēņi, kas nāk no ar tās pašas saknes, kas состоявшийся человек, личность. Tas ir noticis cilvēks. Ja cilvēks spēj sev realizēt, viņš spēj realizēt savu vērtību. Ja tālāk ir jautājums, no kā tad ir atkarīga šī spēja sev realizēt. Ja? Un te mēs nonākam pie piemēra, ka viens no būtiskiem faktoriem attiecībā uz rietumu civilizāciju un to, ka rietumu civilizācija pēdējos 500 gadus vismaz un lielāko daļu no pēdējiem, teiksim, 2500 gadiem ir bijusi pārtikušāka un, kā saka, dažādos veidos bijusi priekšā visā planētai. Protams, var strīdēties par kaut kādiem brīžiem attiecībā uz Ķīnu, ja? Bet viens no tiem faktoriem ir bijis Eiropā lielais mērs. Vismaz antropologi, teiksim, ir līdz tam aizdomājušies. Un kādā veidā? Tādā veidā, ka lielais mērs ar savu augsto virstību, kas bija 40, 30, 40, dažviet pat vairāk procentu cilvēku gāja bojā, kā rezultātā, un tas notika relatīvi īsā laikā Eiropā, kā izrādījās, ka dzīvi palikušie, turīgie, tajā laikā dažāda veida feodāļi, grāfi un cita veida muižnieki, pēkšņi bija spiesti lēcienu veidīgi maksāt vairāk cilvēkiem, lai viņi strādātu. Un tas bija lielā mērā tāds ļoti būtisks grūdienis, lai cilvēki tajā brīdī, kad viņiem sāk maksāt kā cilvēkam, kas saka, tad viņš arī sevi savādāk sajūtās un tas viss pātrināt tempā aiziet tādā attīstības virzienā. Un līdz te mēs nonākam pie tā jautājuma, tad kas tad nosaka to iespēju cilvēkam sevi realizēt? Vai tikai viņš, viņa kaut kādi gēni un dotumi, bet faktiski ir tā, ka cilvēks sevi realizē kaut kādā fizikāli, politiekonomiskā sistēmā, kuru veido un lielā mērā nosaka sabiedrība. Cik katrs no jums un mēs varam nopelnīt faktiski un realizēt to savu vērtību, ir atkarīgs no pārējiem sabiedrības locekļiem. Nevis mēs, teiksim, kāds ir tāds gudrs, ka viņš var būt
bagāts vai ģēnijs vai profesors vai vēl kaut kas. Mēs visi esam un realizējam sevi tajās sabiedrības, mūsu kopējās sabiedrības un valsts rāmī. Un līdz ar to, ja šis rāms ir veiksmīgs un darbojās vislabākajā veidā, tad mēs jau sev varam realizēt. Jo ko mēs šobrīd redzam ir, ka vairāki 100,000 mūsu līdzpilsoņu ir pēdējo, teiksim, 20 plus gadu laikā aizdevušies prom no Latvijas. Un mēs novērojam, ka šie cilvēki ar to, kādi viņi ir, ar tām pašām darba prasmēm, ar to pašu izglītību, viņi, protams, kaut ko ir piemācījušies klāt, bet, tādi, kādi viņi ir, viņi lēcienveidīgi nonākot citā sabiedrībā, citā sistēmā, viņi pelna vairāk, viņi spēj sevi labāk realizēt. Par to, kādi viņi ir, viņi spēj, kas saka, vairāk saņemt līdzekļus, kas atļauj viņiem darīt vairāk tās lietas, ko viņi grib. Līdz ar to jautājums ir atpakaļ pie mums, vai mēs spējam nodrošināt šo te rāmi. Un man šķiet, ka tur ir vairāk momenti. Pirmais moments ir spēja sadarboties un kas saka, ietekmēt sabiedrību, lai mēs visi kopā tā teikt, konstruktīvi, nepārtraukti meklētu kaut kādus uzlabojumus un optimālākus risinājumus un veidot to rezultējošo kaut kādu tādu vektoru. Jo šobrīd mēs sadarbojamies nepietiekami, manuprāt, un mēs pretdarbojamies daudzos gadījumos viens otram, un tā kā tas rezultējošais, kas saka, virziens un tas, ko mēs varam sasniegt, ir mazāks. Viņš ir suboptimāls manā izpratnē. Un tur ir, protams, svarīgi šī spēja runāt, meklēt kompromisus un tā tālāk. Un vēl viens moments gal galā šim rezultātam ir tāds, ka labāk ir būt dumjākam, gudrākā sabiedrībā. Jo gudrākā sabiedrībā faktiski tā sistēma, kas tiek veidot, nodrošina, ka cilvēks ar mazāk intelektu koeficientu vai kā savādāk, viņš var dzīvot labāk nekā kaut kāds gudrnieks, kurš var apkrāpt pārējos iezīmiešus. Un, kas saka, izmantot savu administratīvo vai citu pozīciju, vai savu intelektu kaut kādu, vai gēnu priekšrocību un iedzīvoties sabiedrības rēķina. Kāpēc? Tāpēc, ka gudrā sabiedrībā tiek strādāts uz visi iegūst win-win, angliski, teiksim, tādu rezultātu. Savukārt šī realizācija nosacīta dumjākā sabiedrībā, kur tiek mēģināts aplaupīt vienam otru un samazināt kopējo pīrāgu, nevis viņu palielināt. Tā ir nulles summas domāšana gal galā, kas ir tā problēma. Un attiecīgi, kas ir tas, kas saka, beidzot šo te monopolu, kas ir, manuprāt, tā problēma, ir tās institūcijas, ko mēs esam izveidojuši pirmajos 20 mūsu atgūtās neatkarības gados, kas ir lielā mērā tāds resursu pārdales institūcijas, kas bija vērstas uz postpadomju mantas un denacionalizētās mantas pārdali un, kas saka, dažādu schēmu veidošanu tā tālāk. Tas ir izaudzējis uzņēmēju darbību un, kas saka, to arī valsts un pašvaldību institūcijas, kuras ir vērstas nevis uz sadarbošanos un pīrāgu palielināšanu un šo te win-win situācijas veidošanu, bet uz iekšējo pārdali, viena otra čakarēšanu, zāģēšanu, šaušanu kājā, nevis kaut kādu lieku darīšanu kopā. Līdz ar to mēs iegūstam to suboptimālo rezultātu un ir šī resursu ekonomikas institūcijas un uzņēmēju darbība, kas mums to liedz izdarīt, un arī nulles summas domāšana. Un, lai, kas saka, jāsaka, ka mums, latviešiem, mums katram un visiem, un vajadzētu būt ļoti ieinteresētiem katrā latvietī un latvietība, jo latvietība un Latvija ir mums arī ļoti liela vērtība. Līdz ar to tas jautājums ir, vai mēs spējam, un līdz šobrīd mēs redzam ar visu apdraudējumu, ar drošību vispārējo, vai mēs spējam mūsu Latvijas šo te sistēmu operēt tā, lai ir, kā Ulmans esot teicis, ja, ka Latvijā ir jābūt tā, ka katrs latvietis var dzīvot vislabāk un pelnīt vislabāk Latvijā. Tā ir tā vieta pasaulē, kur to var izdarīt, jo šobrīd, acīm redzam, tas tā nav. Un te mēs nonākam pie plūdenes pārējas pie dabas, tad man uzskats ir tāds, ka ir ļoti jauki, protams, ja cilvēki, kuri faktiski nesaskarās sevišķi dzīvo dabu, atskaitot kā Instagramā, teiksim, ja, vai vienreiz gadā Jāņos, vai arī vērojot putnus,
izmanto šo te Eiropas likumdošanas rāmi dažādā veidā, ko ir rakstījuši pārsvarā Latvijas uzņēmēju konkurenti, kuriem ir nospļauties par to, kā Latvijā notiek lietas un kā mēs dzīvojam un kā mēs gribam dzīvot. Un ja mums ir birokrātija un, pārvalde, kas nespēj aizstāvēt mūsu intereses, tad man liekas, ka ja kāds grib labāk justies, vienkārši sēžot un domājot, ka viņš ir aizliedzis un samazinājis iespēju cilvēkiem realizēt sevi un realizēt šo savu vērtību. Un ir jāsaprot, ka lielākā daļa Latvijas teritorijas, lielākā daļa lauku pašvaldību, viņas bez mežstrādes un kokapstrādes pašreizējā veidā principā nevar pastāvēt. Viņas jau ir pustukšas. Bet kā saka, ar tiem ierobežojumiem, par kuriem absolūti netiek domāts un kas nav nepieciešami valstī, kur vairāk kā pusi teritorija ir noklāta ar mežiem, kur ir milzīgi, kā saka, bioloģiskā salīdzinoša daudzveidība un tā tālāk. Līdz ar to, kāpēc mums dziedāt svešu dziesmu? Būsim nevis padomļi, bet būsim gudri un mēģināsim iekārtot dzīvi, kas saka, tā kā mums labāk, lai mēs būtu vērtīgi paši sev un savai zemē un tautai un valstī. Pagaidām paldies, gan jau es vēl kaut ko pateikšu. Paldies, es domāju, ka pēc šī skaistā ievada man jautājums rodas Uldim šobrīd, jo Uldis pārstāv uzņēmējs, pārstāv nozari, kas darbojās šajā visā ietvarā, plus vēl Uldis arī noteikti ir ar tādu pieredzi par to, kā ir dažādās vietās, jo Latvijas fiņērim ir ražotnes gan Latvijā, gan Lietuvā, Igaunijā, Somijā. Uldi? Labdien! Jā, ģipts tik plaši paņēma, ka tagad, protams, kā saka, jāmēģina rīt kādu varbūt tās ceļi. Viens, es gribētu teikt tā, ka Latvija ir unikāla tieši ar to, ka augalīgas zemi mēs Eiropā esam laikam pirminieki. Un ja ne pirmā, tad vismaz otrā vieta tieši proporcionāli pret visu teritoriju. Tad augalīga ir viena no tām lietām un zeme, kas tiešām ir mūsu valstī kā pamats. Un arī tā ekonomiskais modelis, kas ir uzbūvēts, varbūt tās šobrīd Latvijā apmēram puse no eksporta ienākumiem nāk no augalīgas zemes. Tad vēlreiz jāsaprot, ka visi mēs esam atkarīgi no tā, kā mēs apsaimniekojam augalīgu zemi. Un droši vien, ka mēs visi esam ieinteresēti līdz ar to, lai tā augalīga būtu, un tas ir pamat jautājums, un ko mēs audzējam, droši vien un kādās proporcijās, un cik diversificēt, un galā cik arī atstājam dabai, lai palīdzētu tai augalībai saglabāties un arī risināt varbūt tos globālos lielos skatījumus, kas absolūti ir pareizi. Es arī absolūti piekrītu, kad jādara gan. Visi šie jautājumi ir svarīgi. Bet vēl viens konteksts, kas man liekas mūsu ekonomiskā modelī, ko mēs zinām mērā esam pazaudējuši un varbūt tās tālāk Gads varēs papildināt, bet man liekas ir tas kapitāla pārmantojamība, jo pēdējais gadsimts ir bijis mums pietiekoši traģisks varbūt tās, un mēs esam daudz reizes zaudējuši visu to, ko mēs esam uzkrājuši, bet caur zemi un zemes piederību mēs principā krājam arī kapitālu. Un man ir tā laime, kad es esmu 6. paudzē zemes īpašnieks un man bērni būs 7. paudze, un es varu aizvest pie ozoliem, kas ir 200 gadu vecs, ko man ir stādījis vecs tēvs kopā ar savu ģimeni. Un viņi ir izauguši, viņi redzami. Viena paudzi jaunāki ir priedes, 2 paudzes jaunāks ir egles, un tas viss ir redzams. Tātad tu var redzēt tos darba augļus, un te varbūt arī tā plakna, ko Ģirs teica par realizāciju, es gribētu teikt par novērtējumu, par darbu. Tātad svarīgs jau ir šis darba novērtējums, ka tu viņu pat var ne tikai tev pašam, bet arī par tavu dzimtu, par tām iepriekšējām paudzēm, kas ir rūpējušies gan par ainavām, gan par saimniecību, gan par šo modeli, kā izdzīvot, pabarot, izglītot, izvest pasaulē. Jā, Latvijā mums ir, diemžēl, tie kari gājuši pāri un daudz ko nīcinājuši, un varbūt tā turēšanās pie zemītes mums vairs nav tāda, kā bija varbūt tenī brīdī 19. gadsimtā, kad ieguva lauku teritorijā savu privātu īpašumu, bet privāta īpašuma būtība ir ļoti svarīga, nepavēlti pasaulē par to daudz pēta, kad privāta īpašuma institūcija un droši vien attieksme pret privātu īpašumu ir viena no svarīgākām, lai būtu tiešām šis ekonomiskais modelis ļoti efektīvs, produktīvs,
Un jo viņš ir patiesībā sadrumstalotāks un lielākā īpatsvarā sabiedrībā pieder šis privāta īpašums, jo labāk. Tāpēc ir ļoti it kā vēl viens konflikts, kas veidojās it caur to nākotnes redzējumu, kad ir kopīpašums vai ir īpašums, ko mēs izmantojam uz laiku, novas tiesībām, kaut ir mašīna vai dzīvošana, bet tik svarīgi varbūt padomāt no otras puses ir piederība. Ja tev nekas nepieder, tad ir viegli arī aizbraukt. Ja tu jūties neapmierināts ar savu realizāciju vai savu novērtējumu, tu viegli aizbrauc, ja tev nekā nav. Bet ja tev ir šī piederība, ja tev kaut kas pieder, tad īpaši vēl tev zeme pieder, un tev varbūt pieder ainaviskais skats, kas ir veidos paudzēs, ir grūtāk pieņemt šos emocionālos lēmumus. Tāpēc droši vien par cilvēku vai vērtību varētu atbildēt gan juridiski, gan emocionāli, gan arī, protams, ļoti racionāli ekonomiski. Un atkal, ja juridiski skatās, tad mēs dzīvojam ļoti brīnišķīgā vietā, mēs respektējam starptautiskās tiesības, mums ir brīnišķīgs satversme, un mums ir absolūti var teikt, ka cilvēks ir vērtīgi, tad šī biznesa modelī, jeb ekonomiskās attiecībās, praktiskajās, mēs vēl tikai mācamies, manuprāt, būt kapitālisti. Mēs nebūtu nesam vēl aizgājuši no sociālismu uz kapitālismu, un mēs paši peldam, ko mēs gribam. Tas modelis varbūt pieslīpējās, bet emocionālais ir vissvarīgākais. Tas ir arī tas, ko Ģirs teica. Ja nebūs pozitīvs šis emocionāls vērtējums, mēs nejutīsimies labi. Un ja mēs nejutīsimies labi, tad piederība šai teritorijai, šai valstī, šai kopienai būs daudz vieglāk viņus saraut. Strādājot meža nozarē, mēs pat sakam, mēs esam latvieši, mēs esam meža cilts, auglīgas zemes cilts. Un mums tā arī jāuzvedās, un mums jāveido savu ekonomiku, savu biznesa modeļu, savu tautsaimniecību tā, lai maksimizētu tās vērtības, jo tas ir arī vieglāk. Ja kopējais prāts, spēks ir miljons, kā saka, darba vietas, bišķi mazāk šobrīd Latvijā kādreiz bija pār pa miljonu, tad tas kopējais spēks būtu jārezultējās, lai mēs sapulūst kopā ar dabu, lai mēs no dabas ņemtu to, ko var paņemt, nenodarot pāri bioloģiskai daudzveidībai, sugu daudzveidībām, daudziem jautājumiem, vidas tīrībai, lai mums būtu tiešām atstāt nākošām paaudzēm, un tad jau droši vien arī būs. Bet cilvēks noteikti, kā saka, ir pirmais centrs, un par cilvēku ir jādomā, vai labsajūtu jādomā. Mēs daudzkārt par maz domājam par emocionālo stāvokli, kā cilvēki jūtās, par maz viņus respektējam, gan no valsts pārvaldes puses, ja visi pakalpojumi ir sasniedzami, ja cilvēks to nezina, ka tās pakalpojums ir, mums diezgan bieži jārais kaut kādi iesniegumi, lai varētu būt visu otrādāk, ka valsts sniedz automātiski. Un arī biznesa modeļos mēs diezgan bieži apbiežojam darba ņēmējus, mēs it kā esam tādi brīvā kapitālistu piekritēji, lai gan patiesībā jau vērtību radītāji ir atkal katrs konkrētais cilvēks vai cilvēku kolektīvs. Paldies, Gati! Es domāju, ka ir pienācis vēsturiskā pētnieka skatījums uz to, gan šo vietu, gan šiem cilvēkiem un to rezultātu, ko mēs esam tādā veidā sasnieguši. Jā, labdien visiem, un es sāku šo repliku, turpināšu domu, ko Ģirds teica par to izglītoto sabiedrību, tas ir svarīgi. Mēs reizēm nenovērtējam to, cik tas ir būtiski, ka sabiedrība ir izglītota un domājoša, jo te nesen man arī bija saruna, vaicāja viedokli par zirgu zagļiem. Ja? Un 19. gadsimtā Vidzemē ļoti daudz zaga zirgus, jo zirgu bija daudz, zirgi mums bija 19. gadsimtā, 20. gadsimta sākumā 400 000, ja? Uz katru no mums 5 pa vienam zirgam, ja? Zirgi daudz, protams, zirgu zog. Un tad bija jautājums, arī Krievijas impērijā ļoti daudz zog zirgus, un nav zirgu pasas. Latvijas republikā ievies zirgu pasas, kur ir, es teiktu, pasi, kur visi ir ieskaitot karaklausību, ja, vai viņš der, visākām ļoti precīzi apraksta to zirgu, ja, visi ļoti precīzi zirgu pasi. Kāpēc Krievijas impērijā nebija zirgu pasas? Liekas, kāpēc? Ja? Tieši tā, tāpēc, ka katrs 5. Krievijas impērijā tikai mācēja lasīt. Kāda jēga no pasas, ja tas abitie zvejnieki nesaprot. Latvijā savādāk, mums pār pa 90% jau bija, jau toreiz mēs bijām ļoti izglītot nācija, jau arī tādā laikā, līdz ar to mēs uzreiz ieviesām tādas lietas. Nevar federālā valdība saprot, nav jēga to darīt, jo nav jēga. Par to cilvēks vai vērtību, es domāju, ka pilnīgi noteikti mums cilvēks ir vērtība, kaut vai uz lielākās daļas valsts uz mūsu planētas šāds pasākums nevar notikt, ja mēs esam tomēr demokrātiskā sabiedrībā, un lai arī cik viņi mums reizēm ir kaitinoši, ja demokrātija līdz vēl kā saskaņošanas birokrātija, viss kaut kas tāds,
Bet, tomēr indivīda tiesības, tas ir, mēs esam dzīvojuši pie citām varām, mēs zinām, ka ir ļoti daudz dažādi modeļi joprojām pasaulē, tepat mums blakus, Baltkrievija, Krievija, Ķīna, vēl ļoti daudz totalitāru, kuriem mēs nezinām, neiedziļinamies, Līdz ar to cilvēks mums ir vērtība, bet, protams, mums ir ekspektācijas par to, kādas ir tās sajūtas un teiksim, cik lielā mērā tā vērtība. Un es te vēl pieķertos vienai tai lietai, kāpēc mums ir jādomā arī par šo materiālo un visu šo pusi, jo salīdzinamies tepat ar kaimiņu valstīm. Arī, Eiropas Savienības NATO valsts Somija, mums ir savskalā sadarbības partneri Ivaspolē, tur arī Lietušu zinātņu universitāte. Un, pētot sadarbību, es paskatījos, kā tas reģions attīstās. Dzīves ilgums, Vidzeme, kur mēs te labi dzīvojam, Somija, un iekšzemes koprodukts. Un, tad man jums retorisks jautājums, ja tagad paskatās attīstības trajektorijas, tāds, kāds viņš ir šobrīd. Kā tur Somijā, tur tas viss iet mums arī uz augšu. Un Somijā pēc cik gadiem mēs sasniegsim šī brīža, šī Somijas vidus, Somijas reģiona līmeni. Jums ir idejas, IKP un dzīves ilgums. Tas ir, ir varianti. Auditorija. 50. Nē, tik traki nav. 50. Pa vidu. 35 gadi. Ja Soms stāv uz vietas, neko nedara, un mēs pēc 35 gadiem piebrauksim klāt. Pirms 100 gadiem mēs dzīvojam labākās Somijas, mums bija dzīves ilgums ilgāks, un tas ir tas PSRS okupācijas mantojums, kas mūs iedzina. Somijam dzīves ilgums gājas augšu, mums uz leju. Līdz ar to, ja mēs turpinām tā, kā mēs turpinām šobrīd, tie ir 35 gadi. Tā ir milzīga starpība, un tas ir tas, ko Ģīgs piemin, kāpēc cilvēki brauc citur un tur dzīvo labāk. Tas ir, protams, veselība, vēl viena lieta starpības starp vīriešiem un sievietēm, 10 gadi, nevienā OECD valstī tādā nav, Tā kā, ļoti daudz lietas, Līdz ar to mums ir jāmeklē, un te es atkal skatos arī ūdens virzienā, bioekonomika, Mums ir, mums varam teikt, mums maz cilvēku, Mums ir 15 reizes mazāk nekā Nīderlandē, Beļģijā uz kilometru, bet tas nozīmē, ka mums ir 10-15 reizes vairāk meža, zeme, un līdz ar to bioekonomika mums var būt par pamatu attīstībai, daudz lielākā mērā nekā tādīs valstīs. Mēs nevaram nokopēt to modeli. Un tur arī pozitīvi piemēri, tāpēc, ka mēs kopīgi rakstījām nodaļu par meža nozari, tai grāmatai, kas iznāks, jāpareklamē, protams, angliski, lai visu pasauli to zina. Un kāpēc bērzam, ja mēs skatāmies apaļkoks, bērzam cēna kaut kādos 20-25 gados ir augusi straujāk nekā pāriem segmentiem. Tur ir priede, eglē, un tāpēc tie finieks ir iemācījies viņu labāk apstrādāt, apstrādāt ar lielāku pievienoto vērtību, un tā cena nav, Tā kā tās ir lietas, mums nevajag baidīties no bioekonomikas, mums tur vajag investēt, attīstīt. Es uzskatu, ka tas var būt viens no stūrakmeņiem Latvijas ekonomikā nākotnē. Un mēs varbūt ļoti tā runājot par bioekonomiku, nonākam pie konkrēta cilvēka, kurš ir bioekonomikas daļa, pļavu un mežu īpašnieks Gaujas Nacionālajā parkā, tas nozīmē tepat. Tāpēc es varētu palūgt video, mēs noskatīsimies nelielu video par to, kā izskatās šobrīd Gaujas Nacionālajā parkā. Iespējams, ka tur arī kādi jūsu meži ir. Bet es nezinu, jo šie kadri ir uzņemti burtiski tikko, pāris nedēļas atpakaļ. Tā kā tie ir ļoti svaigi, un te jūs redzat, ka mūsu viena no mežu sastāvdaļām dzīvotnēm ir izgrauzes. Te kaut kādas 2 minūtītes mēs varam paskatīties, ja kāds nav bijis tagad mežā, Gaujas Nacionālajā parkā, tad tā tur izskatās. Un varbūt jūs varat pakomentēt un arī jāatpazīst ar savu stūrīti, tad saka. Mans stūrīts tāds nav, jo es izgrauzu apkaroju, bet man kaimiņos ir tieši šādi meži, jo tas ir Nacionālais parks un viņi neapkaro. Un tad es savā mežā izvēlējos viņus apkarot un ierobežot. Bet ko es gribu teikt, šī ir ļoti dīvaina situācija, kas izveidojusies par šiem 50 gadiem, jo 80. gados Nacionālā parka arī bija izgrauzis. Un tieši pieņēma lēmumu taisīt šīs kailcirsts, kur tagad Latvijas sabiedrība mirst dzirdot šo vārdu daļa. Un hektāriem, 10 hektāru Gaujas krastos tika izcirsts. Un tagad vietā ir jaunas skaistas priežu meži, 50-60 gadu, un cilvēks staigā un viņiem patīk. Bet, ja es viņiem pateiktu, ka 80. gados tur bija kailcirta, jo bija izgrauzis, viņi brīnītos. Tagad pieņēma lēmumu, ka viņš ir labs kukainis vai ka viņš izmirs pats no sevis, līdz ar to viņu neapkaroja, un tāpēc šāda ainava arī ir. Vai es jūtos vērtīga? Es nejūtos vērtīga Nacionālā parkā kā cilvēks.
Jo virs manīm ir virsvērtība, kuru pārstāv dabas eksperti un visādas organizācijas, kas saka, ka es nemāku saimniekot, es esmu tā kā pat nevēlama, jo man pēdējais valsts vides dienesta atzinums, kad es rekonstruēju simtgadīgu vecsaimniecības klēti ar uzbrauktuvi, kas tajā laikā bija norma, bija janvārī uzrakstīts, kad ir aizliegts šo uzbrauktuvi veidot ar ceļa segumu, jo es bojāju šo bioloģiski vērtīgu zālienu. Un, protams, vēl zelta atziņa bija janvārī, kad sakarā ar to, ka ir sniegs, mēs nevaram konstatēt kaitējuma lielumu. Aizbraukt janvārī un konstatēt, ka straupējuši sniegs, tas arī ir, nu, teiksim tā, cienījami. Bet tas, ka tas ir starplēmums un varbūt, ka pēc tam man atļaus to uzbraukt, tikai parāda absurdu. Jo šādam izbraucienam nebija jābūt pēc būtības, bija jāapstāsta kartē, kad ir veca klēts, ir jāapstāsta, ka tā ir vecsaimniecība un vienkārši jāuzraksta, nedrīkstat uzliet asfaltu un darbojoties tālāk. Bet šādi absurdi varētu stāstīt stundām, negribu aizņemt kolēģis, jo man ir vienkārši vairāk jau kā 30 gadu pieredze, tiesāšanās, skaidrošanās, izcilas dapa atbildes uz kaut kādu problēmu jautājumu risinājumu. Un par ko man sāp sirds? Man sāp sirds to, ka mēs esam demokrātija, mēs esam tiesiska valsts, bet mums nav vienlīdzība pat izteiksmes veidā. Jo es varu pamatot to ar vairākiem faktiem, kad, teiksim, dabas eksperti, kas negodprātīgi veic savu darbu, visur sev apkārt nokartēja meža biotopus visiem kaimiņiem, izņemot sevi, un tad mums bija tāda brīnuma saliņa izveidojusies, kur apkārt bija biotopi, bet viņiem nebija. Un pat bija izņemts ciršanas apliecinājums un jau gatavi bija veikt mežizstrādi. Un redzot un saprotot, ka viņiem ir tāds pats biotops kā mums visapkārt. Un uzsākot šo normālo saraksti vai nenormālo saziņu ar valsti, tas man prasīja 3 gadus. Tiesības sargu biroja iesaisti, tad, protams, tiesu, un gala rezultātā viņiem, protams, nokartējumi tas bija biotops. Un neviens sabiedriskais mēdījis, neviens nebija par to. Es uzrunāju de facto, atvērtos failus, es uzrunāju nekā personīgi, jebkuru manā izpratnē tajā brīdī jēdzīgu, pilnu resursu, kas izietu soli pa solim kopā ar manīm, kā šī sistēma strādā pret, kā šī sistēma saudzē savējos, kā nestrādā certifikācija, jo certifikāts mēs piešķiram, bet atņemt mēs nemākam. Un šis gadījums man parādīja, kā lai pasaka, vai es esmu vērtīga? Es nesajūtos vērtīgi, es esmu normāls sabiedrības pilsonis, bet kāpēc atverot tiesas, man ir kaut kādas 7, 8 tiesvedības ar valsti? Vai tas ir normāli? Nu tā apmēram. Es varu aizrunāties stundām, tāpēc vēl mums ir laiks, bet tagad būs uz jūsu to sacīto, Uldim, ne? Nē, man būs vienkārši atkal pārdoms par to kapitāla uzkrāšanu, varbūt un tā ekonomiskās brīdīs. Mēs īsti pareizi, kā lai saka, mēs dažādi skatāmies. Viens, ja mēs varam skatīties tad, kad notiek darījumi, vai tad, kad uzņēmumiem arī kaut kas piedara un kā viņi ir iegrāmatot, bet mēs varam arī vienkārši aprēķināt, ja mēs zinām, ka, piemēram, ap 7,000 eiro ir katra hektāra cena, tad tas ir pār 20 miljardi. 20 miljardi aktīvi, kas patiesībā viena daļa piedalās tirgū, jeb apgrozībā, un lielākā daļa absolūti nepiedalās. Un līdz ar to viņi nav jūtami, viņi nav redzami, viņi nav saprotami. Bet šis ir viens no lielākiem mūsu nacionāliem kapitāliem, kurš lēnām dabai palīdzot veidojāt, bet palīdzot arī cilvēkam. Un tā starpības starp cilvēku darbu un, ja tikai daba, ir apmēram 2 reizes šī krājas vērtība, varbūt lielāka, mazāka. Šobrīd mēs ar to neredzam, jo mums bija lielākā daļa 99% saimnieciskie meži, un līdz ar to šī krāja pat ir vidēji lielāka. Ja paies 300 gadi bez darba, tad tā krāja būs 2 reizes mazāka. Tad viena daļa mežu mainīsies un būs ar citu ekonomisko vērtību, bet noteikti lielāku bioloģisko vērtību, par to šādi nav nekāda.
Bet ekonomiskā vērtība būs krietni mazāk. Un būs acīm redzami, pat ar acīm mēs redzēsim starpības, kādreiz, ja tāda būs liela teritorijas. Ja tiešām būs šī vienošanās par Gaujas nacionālo parku, ka tur vispār neko nedrīkst darīt, nedrīkst stādīt, un viņš paliek kā teritorija, kur veidojas tikai daba, mēs absolūti pēc 200 gadiem ieraudzīsim citu ainavu, citu skatu. Tikai, diemžēl, tie nebūsim mēs, to neskatīsimies, bet to skatīsies mūsu mazbērni vai mazmazbērni. Bet tās atšķirības būs. Un viņi būs skaidri redzams. Bet runājot vēlreiz par šo aktīvu, par šo iesaldēto aktīvu, ko mēs izmantojam vienu mazu daļu katru gadu, viņš ir ļoti liels, un tāpēc viņš ir ļoti ietekmīgs arī ekonomikā un būs ietekmīgs. Viņam vienkārši tā tam ir jābūt. Varbūt ir ģirdam jautājums. Mēs runājam par aktīviem, par to, ka Latvijā ir liela teritorija, auglīga zeme un meži. Varbūt mums ir iespējama ekonomika bez tā? Tā problēma, manuprāt, ir tāda. Skaidrs, ka mēs varam visi savākties vienā pilsētā un kaut kā jau izdzīvot. Ja? Bet mums šis kapitāls, šī zeme, auglīgā un meži un šī teritorija, ko mūsu senči ir atkarojuši un ieguvuši, un kurā faktiski pašreizējā planētā, mums ir, protams, kaimiņš, kas mums 500 gadus brūk virsū, un līdz šim mēs esam vienmēr uzvarējuši vienu reizi vairāk nekā tikuši iekarot. Ja? Bet atskaitot to, šī ir brīnišķīga vieta, tāda dieva auss. Un skaidrs, ka tas kapitāls ir jāapsaimnieko, un skaidrs, ka mēs arī redzam, ka latvieši un pietiekami liela daļa latviešu ne tikai svin Jāņus, kas saka laukos, bet arī grib dzīvot tuvāk dabai, un tā ir milzīga priekšrocība, ko mēs bieži vien nenovērtējam, jo mūsu dzīves kvalitāte patiesībā ir ļoti augsta. Kas saka, lai dzīvotu tādā tuvumā ūdeņiem, mežiem, dabai, ar tik tīru gaisu, ūdeni, pārtiku, kā mēs dzīvojam Latvijā, faktiski, un to pašu izpildīt, piemēram, Londonā, ir vajadzīgi 10 reižu augstāku ienākumu. Ja? Kas ir kaut kādā veidā jānopelna. Tur tajā sistēmā to varbūt ir iespējams izdarīt. Ja? Bet skaidrs, ka šis kapitāls mums ir, un viņu neizmantot un atdot kādam izmantot citiem vai izmantot pēc citu noteikumiem nav pareizi. Bet man ir arī tūlīt jāskrien prom. Līdz ar to es, varbūt pateikšu pēdējo, ko es gribētu pateikt, un tas, ka es balsoju, par domāšanu un par gudrību, par gudru pieeju. Ja? Un ir tāds autors Cipola, kurš izrauza grāmatu Muļķības pamatlikumu. Sameklējiet, viņa īsta grāmatiņa. Un tā uz pirkstiem ir tā, ka, jāskatās tādās divās, asīs, ja? Labums sabiedrībai vai kaitējums sabiedrībai, labums cilvēkam vai kaitējums cilvēkam. Tad ir gudri cilvēki, ir tie inteliģenti, kas var izdarīt gan labu sabiedrībai, gan labu sev. Tie, kas izdara labu sabiedrībai, bet kaitē sev, ir bezpalīdzīgi cilvēki. Ja? Un tad ir bandīti, kuri izdara, labi sev, bet slikti sabiedrībai. Mēs viņus visus pazīstam. Ja? Un daudz no viņiem. Satiekamies ar viņiem mājas balītēs, kas ir viena no tā mūsu problēmām, ka mēs nevaram to pateikt. Un tad ir tie, kas izdara sliktu sabiedrībai, visam kopējam sistēmai, un sliktu sev. Viņi ir muļķi. Mūsu problēma pārāk daudz muļķu, pārāk maz gudrnieku un salīdzinoši pārāk daudz bandītu, kurus mēs nesaucam vārdā. Tad lūk, es vienkārši ierosinu mums būt gudrākiem un izmantot gudri to, kas mums ir, kas saka, lai iegūtu maksimālu efektu. Paldies un runājiet tālāk. Paldies, Ģir. Veikmi nākamajā diskusijā. Bet Gārtis varbūt tad, kā pētniekam, kā līdz šim mums ir bijis sabiedrībā Latvijas? Mēs esam bijuši muļķi, vai ne? Nē, mēs neesam bijuši muļķi, bet vispār pēc visādiem parametriem mēs esam pietiekuši gudri un arī gudrāki. Bet ir tā nelaime, ka mums ir tā vēsture kāda ir, tāpēc pēdējo grāmatu nosauc Turbulences kā virzītājs spēks, jo tādos 150 gados visas lielākās nepatikšanas, kas ir bijušas vispār Eiropā vai pasaulē, ir notikušas arī pie mums. Un līdz ar to, ja mēs runājam par cilvēkiem, tad tas ir ietekmējis arī cilvēks. Viss
kari, ja ir kari, tad ir, ja notiek frontes kaujas, izpostīta teritorija, tad ir, ja aizved cilvēkus. Arī cilvēku skaits. Manuprāt, mēs esam vienīgā valsts uz pasaules, kur tagad ir mazāk cilvēku nekā bija 20. gadsimta sākumā. Un tas jau nav tāpēc, ka mums tur kaut kā seks neinteresē, vairošanās, mēs tur impotenti esam, tur neauglīgi. Nē, vienkārši, tā tas ir diemžēl sanācis, ka, visi tie totalitārie režīmi, vispārējais, Un ja runāju par to gudrību, muļķību, un es kaut kādā ziņā, Gintam jāpiekrīt objektīvi, ka mums notika tāda ļoti dramatiska galvas nociršana, intelektuāls galvas nociršana. Būtībā viņi notika 2 reizes pēc Pirmā pasaules kara, kad mainījās vispār visa tā sistēma, kad mēs pazaudējam ļoti daudz no tās iepriekšējās kultūras, bet tur, teiksim, tā kompensācija bija līdzvērtīga. Ja mēs izveidojam savu valsti, mēs veicām dažādas reformas, mums vajadzēja savu nacionālu valsti, un līdz ar to daļa no tiem cilvēkiem, kas atradās pirms tam, viņiem arī te nebija ko darīt, jo viss bija izpostīts. Pirms Pirmā pasaules kara, iedomājieties, 10 000 vācieši strādā Rīgā kā viesstrādnieki. 10 000, tas ir, un tāpēc kā algas Rīgā ir labākas nekā Berlīnē un citās Vācijas pilsētās, Tā kā mēs bijām ar ļoti augstu attīstību, izglītību, vispārējais, Bet visstrākākais notika Otrā pasaules kara laikā, Tad, totalitārie režīmi, un tie sabiedrības modeļi, Hitlers pie sevis aizsauc vācu-baltiešus, vācu-baltieši arī aizbrauc redzot, ka ir briesmas no austrumiem, tātad no Staļina, no komunistiem. Tad nacisti iznīcināja ebrejus, un tad savukārt no mums, mūsu intelektuālā elita, tie, kuri netika nogalināti ļoti lielā skaitā, aizbrauc uz rietumiem. Un tas ir vēl viens skaidrojums, ne tikai tas, teiksim, ko Ģirbs arī pieminēja, ka šie cilvēki sasniedz, tāpēc, ka tā sabiedrības attīstība, bet, ja mēs paskatāmies, cik strauji izveidojās karjeras tiem Latvijas cilvēkiem pēc Otrā pasaules kara dažādās valstīs. Tas ir tāpēc, ka viņi bija elites pārstāvi, viņi bija ļoti gudri, viņi sāka rakt, tur grāvis, tur lauksaimniecībā, bet līdz ar to tas ir tas jautājums, kas pie mums notika, pēc tam mūs sajauca, mūs ieveda pavisam citu kultūru, visu pēc Otrā pasaules kara, iebrauc 100 000 cilvēki, tur no 1950. līdz 57. gadam, 7 gadu laikā dubultojās alkohola patēriņš. Uz vienu cilvēku Latvijā. Kāpēc? 2 iemesli. Tāpēc, ka pirmkārt tev atved citu kultūru, otrs tie, kas ir palikuši, saprot, ka labāk nekas te nepaliks, nekāda angļu amerikāņi nepalīdzēt, sāk mest pa lampu, teiksim tā, tad tas turpinās, Un tas, kas ir, ko mums vajadzētu, teiksim, ko mēs varbūt neizdarījām, tad mums vajadzēja, tad mēs atjaunojam savu neatkarību, mēs nenovērtējām līdz galam šīs milzīgās sociālās sekas, ko bija radījusi padomju okupācija. Mēs negājām iekšā ar ļoti tādām aktīvām investīcijām izglītībā, mēs nemainījām izglītības sistēmu, bija daudz palikuši vecie cilvēki, kas pēc labākās sirdsapziņas darīja, bet viņi nemācēja darīt savādāk, viņi bija izauguši tādā PSRS modelī. Līdz ar to mēs neizdarījām, bet tagad, mums ir visi iespējas to darīt. Un tur es piekrītu arī, ko Ģirbs teica, tas, ko mums vajag proporcionāli vairāk cilvēkus, kuriem, manuprāt, ir 3 komponentes. Tad viņi ir gudri, viņi ir radoši un viņi ir uzņēmīgi. Tad tev ir gudrība, tev ir izglītība, tu esi radošs, tu spēji tām lietām radoši improvizēt darīt, un tu esi uzņēmīgs, tev ir nekaunība iet un tās lietas izdarīt. Un šādu cilvēku mums vajag 10-15 reizes vairāk kā citās valstīs, jo vienkārši mūsu ir mazāk. Un mēs ejam pareizā virzienā, bet vajag ātrāk. Varbūt tu var paturpināt šo domu, ja jūs jau kā, teiksim, liels uzņēmums, jūs jau skatāties tādā ļoti tālā perspektīvā, kā jūs izskatīsiet un kā tev izskatās tā mūsu nākotne, būs mums tādi cilvēki? Es domāju, ka mēs būsim spiesti pirmkārt daudz vairāk izmantot tehnoloģijas, jo šis konflikts par iebraukšanu tik tiešām ir tā, ka mums jau vairākus gadsimtus cilvēki ir trūkuši. Ir arī 30. gados mums ir protokoli atrasti no saplākšņu rūpnīcas pārvaldības, kur principā saplākšņu nozare sanāk kopā un kvotē, cik tu drīkst veidot jaunu darba vietas, jo cilvēku trūkst un principā uzņēmumiem limitējošais bija cilvēku skaits, ko tu drīkst pieņemt darbā. Un par to taisīja vienošanās tirdzniecības kamerā. Tirdzniecības kameras viens no uzdevumiem bija patiesībā novērtēt, kura nozare cik daudz aizņems cilvēku. Un droši vien, ka mēs esam visai drīz atkal pie tā, un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kam mēs dodam kā sabiedrība priekšroku. Mums kas tad ir jānopelna? Mums ir jānopelna algas, kopējiem labumam nodokļi un kapitāls. Un mums ir ļoti labi jāizprot mūsu tautsēmniecības atkal modelis, kurš sektors
kura nozara vai kura uzņēmuma grupa ienes arī tad vislielāko šo algu potenciālu uz cilvēku, nodokļu masu un kapitālu. Piemēram, tā pati meža nozara, kurā strādā 40,000 darbinieki, šobrīd saražo pievienoto vērtību, tātad šīs 3 komponentes kopā, bet 40% vairāk nekā pārējā tautsēmniecība. Tāpēc meža nozara sašaurināt, principā nozīmē cilvēkiem piedāvāt iespējams sliktākas darba vietas, kur mazāk var nopelnīt atalgojumu, nodokļu masu un kapitālu. Atkal, cik daudz mēs no sabiedrības to saprotam, kā veidojās šī kapitāla pelnītspēle, cik tehnoloģiski ietilpīgi mēs esam kā uzņēmumi, un gal galā, kā mēs vairojam šo kopējo naudas plūsmu, kopējo kapitālu, kurš atkal apliekās ar nodokļiem un atkal sabiedrību būs šo labumu. Tā kā šīs sarežģītās lietas noteikti ir daudz vairāk jāmēģina skaidrot, un arī mūsu nozarei tas noteikti ir jādara, lai izstāstītu, kā mēs redzam. Mēs redzam, ka īpaši, godīgi sakot, varbūt ļoti sliktai lietai kā karam, bet mēs skaidri redzam, ka mežos cilvēki droši vien strādās ļoti maz, tie visi būs automātiskie droni, tāpat kā lauksaimniecībā, tie visi būs droni. Mēs apkalposim varbūt droni, būs mākslīgais intelekts, kas viss mūs liks kopā, kā saka, visu procesu plūsmas. Mēs būsim ļoti automatizēti, robotizēti, zemes, kā saka, izmantotāji un arī rūpnīcas, kas tiks būvēts. Cilvēki būs salīdzinoši maz, bet viņi būs ļoti gudri, ar vairākām izglītībām, lai visu to apkalpotu. Tā kā droši vien, ka mēs neskatāmies uz to, ka robeža atvērs un ka pie mums ļoti daudz sabrauks svešas ļaudis, un būs, kā saka, šīs integrācijas jautājumi ļoti smagi, bet mēs skatāmies, kā vēl vairāk tehnoloģiski piepildīt visas darbības, un lai mēs spētu izdarīt tos pašus darbus un varbūt pat vēl sarežģītākus darbus. Un vēl viena lieta, ko varbūt es gribēju, tā kā tas temats bija starp dabu un cilvēku vai par dabu un cilvēku, tad gribētu teikt tā, ka koncepti par vides aizsardzību, ja dabas aizsardzību, viņš jau ir mainījies vairākas reizes. Un, ja skatāmies pēdējās izmaiņas par konceptu, kā mēs ienesam dabas aspektus uz saimniecisko darbību, tie bija 90. gadu vidus. Pirms tam, padomu laikā, tad, kad bija mežsaimniecība, viņi bija atdalīti. Mums bija dabas teritorijas, kur tiešām neko nedarīja vai darīja maz, bet tas bija limitēta apjoma, kā saka, hektāri, un pamatā bija saimnieciskā rīcība, kur, piemēram, ja bija tāds problemātika ar kukaiņiem, tad pat nomizoja celmus, lai neatstātu nekur iespēju kukaiņiem dzīvot, ugunskurs nokurināja visus zarus, un patiesībā cirsumi bija nogrābti ar grābekļiem. Tas vēl nav tik sen, tas ir 40 gadu atpakaļ, tas viss bija. Šobrīd, ienesot šo dabas aspekts, it kā vairāk daba atpakaļ, mēs mainām visu šo vidi, mēs mainām arī proporcijas un kā izskatās mūsu meži. Tas viss ir ļoti pareizi, bet tāpēc ir ļoti svarīgi šī rīcība brīvība cilvēkam, kurš var pieņemt lēmumus, kas tenī brīdī ir labāk. Un mēs esam pazaudējuši savu šo vides aspektu ienešanu kopējā saimnieciskā lietā, mēs esam pazaudējuši zemes īpašnieka rīcības brīvību. Un tas varbūt ir jautājums līdz ar to atgriežoties par, vai cilvēkam ir vērtība. Vērtība var piepildīt ar daudzām lietām. Arī tā skaitā lēmumu pieņemšanas brīvība ir viena no vērtībām, uz ko būtu jāskatās. Mums, cilvēkiem, paliek mazāk rīcību brīvības, mēs vadamies pēc noteikumu uz noteikumiem, mēs birokratizējamies un beigās mēs paši sapinamies. Un tad mēs kavējam lēmumos, kas beigās atkal ietekmē varbūt tā skaitā konkrēto ģimeni, konkrēto uzņēmēju. Un līdz ar to mēs jūtamies atkal slikti, un ja mēs jūtamies slikti, nenovērtēti, tad atkal mēs esam tenī riņķu dansē. Tāpēc vienīgi, droši vien, atkal kārtīgi izrunājot varbūt tās, kas ir tas mērķi, kas mums ir jāsasniedz, bet kā tu sasniedz, kā tu saka, kā te apkārt stabam pa labo pusi vai kreiso pusi, tas ir jāstāj cilvēkam. Cilvēkam ir jāmāk pieņemt lēmumus, viņam jābūt tik izglītotam, ka viņš spēj pieņemt lēmumu, un valstī nav jādiktē katrs solis, ko dara, piemēram, zemes īpašnieks. Mums ir zemes īpašnieks. Jā, un mēs tūlīt paskatīsimies uz šo lietu meža kontekstā, kad mežam vienmēr blakus nāk pļava. Un runāsim par Gaujas Nacionālo parku, tad mūsu pirmā dokumentālā filma par Gauju mums parāda ainu, kas tagad ar šodienas Gauju saliekot ir diena un nakts. Mēs neatpazīstam tās vietas, jo viss ir aizaudzis, pļauju vairs nav.
Un kā jūs domājat, mēs šai plānošanas periodā esam visos masas saziņas līdzekļos dzirdējuši, šis ir izzūdošs biotops, dažādi tur 0,9 vai 0,7%, dažādi skaitļi, katrā ziņā no procents. Un es biju Zaļās brīvības pasākumā, šie plānošanas perioda sākumā, un tur teica, ka būšot 600 miljoni dabas aizsardzībai, par ko es ļoti nopriecājos, jo naivi cerēju, ka tieši šim izzūdošam biotopam tiks novirzīti attiecīgi naudas līdzekļi. Un patreiz beidzoties šim periodam, es jums varu pateikt godīgi, nav nevienas programmas, faktiski nav nevienas programmas, kas reāli dotu pļavu atjaunošanu. Un tad man ir jautājums, kas man, protams, pēc vēlēšanām būs jānoskaidro. Kā tas var būt, ka izzūdošam biotopam pretī nav programmas? Un es esmu lēmums spējīga, es esmu rīcības spējīga, manī ir arī zināmā mērā gudrība, un es visu varētu darīt un šīs pļavas glābt. Man viņas patīk, es viņas neesmu uzdevusi un saglabājusi, bet man nav programmas pretī, lai es varētu, tā kā to dara dabas fondi, rīkoties. Tad tā ir valstiskā atbildība, kad mēs dabas aizsardzībā visu laiku ejam uz monopolu stāvokli, kad īpašnieks tiek izslēgta kā vienība, jo 10 gadus atpakaļ tas vispār nebija iespējams, ka īpašnieks varētu pieteikties glābt upi, sakopt savu pļavu, jo bija tikai biedrības nodibinājuma pašvaldības. Patreiz es pēdējā uzsaukumā redzēju, kad ir parādījusies fiziska persona. Urā, pēc 10 gadiem ir parādījusies, ka īpašnieks arī tomēr drīkst piedalīties. Bet tā problēma ir tajā, kad viss ir iesakņojies tik dziļi, ka to monopolu dabas iestādes negrib atdot. Un arī pēdējais LAD projekta iesniegums jau ir ar brāķi ministra kabineta noteikumos, jo apsaimniekojot pļavas ir ierakstīts teikums, ka to var darīt mobilais ganāmpulks, kas ir kļūda formulējumā, vai respektīvi tas parāda tikai to, ka ir izslēgti jebkurš ganāmpulks, kas būtu Latvijas Republikā, jo šim teikumam būtu jāskan tā, ka uz šo programmu var pieteikties jebkurš ganāmpulks, kas ir reģistrēts Latvijas Republikā. Respektīvi ar to es gribu teikt, ka monopols dabas aizsardzībā nevar pastāvēt un nepastāvēs. Un dabas organizācijām ir jāsāk nevis noņemt resursus īpašniekiem ar anketu, parakstiet, mēs gribam apsaimniekot, bet es vienmēr esmu teiktus un teikšu, es jums resursus nedošu, es gribu sargāt dabu pati. Pati. Sadzirdiet, vai man kāds sadzirdēt? Gārtis ir sadzirdējis. Es to, ko Ulds teica par tām tehnoloģijām, un tā ir tiešām, vispār man nepatīk tās tehnoloģijas. Es jums varu godīgi pateikt, man krīt uz nerviem, ka ko es, piemēram, pats tagad daru, es no skaldītiem akmeņiem, tā kā mans vecvectēvs to darīja 19. gadsimtā, būvēja pamatus vienai saimniecības ēkai. Viņa akmeņi, jā, tur tā ēkas ir pazudus, tā kā man patīk tā darīt, bet par spīti tā, protams, ka vajag pievielēt maliņas, to ņem ar fleksdīm, ar tripnēs, mēģina skaldīt. To es neesmu iemācījies. Ne, bet tehnoloģijas, ko viņas izdara arī tieši bioekonomikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, ka viņas nāk līdz tam, ka tev nav kā cilvēkam, kā homo sapiens, kā bija, būtībā manā vecumā jau bija jādod jau faktiski lielai daļai saimnieku, nodeva jau nākamai paudzei kaut kādu lielu daļu saimniekošanas, jo tu vairs nevarēji pie tā arkla, noturēt tik ilgi, tev bija, vai teiksim, saimniece izslaukt tur tās 10-15 govs ar rokām vispārējais, līdz ar to tev vajadzēja, tāpēc tev vajadzēja bērnus, kas viens no skaidrojumiem, kāpēc tagad nav toreiz bija, jo tu vienkārši cauri žāvēji airus, ja tev nav bērni, ja tu nevar kalpus apmaksāt visi tev bērni, tas bija ļoti racionāls lēmums, un bērni, kad bija laukos, 40,000 bērni Latvijā katru gadu, pirms 100 gadiem, cik bija pagājuši gadu? 10, bet labi, tas tā. Bet, ja mēs skatāmies par tehnoloģijām, ka tehnoloģijas attālina šo, teiksim, nodošanu bērniem, un ja arī tev tie bērni nav, tu vari vilkt būtībā līdz 80 gadiem jau tagad vadīt saimniecību. Ja tu esi spējīgs skatīties futbola čempionātu pie ekrāna, tu vari pieslēgties, kas notiek tavā kūtī, kur govs pašas iet slaukties, tu vari apstīties, kas notiek mežā, ir apuldojis drons, ir monitorēts, vai tur ir kaut kādi kukaiņi, tev pat nav jāvalkās pašam uz to stūri, ja tu negribi, tev liekas, ka knišņikoji. Un tad tu vari ielaist arī kaut kādu automātisko sistēmu, saimnieciskos mežos, kas viņā līdz ar to, tas lielā mērā risina šo cilvēku trūkumu, kas mums ir, ka mēs varam to apsaimniekot ar mašīnām, dažādu veidu mašīnām. Un mums ir ļoti liels priekšrocības, ka mums nav milzīgi kalni, klīnces, tas viss daudz lētāk nekā
Norvēģijā, citās vietās, jā, mēs varam visu to internetu, visu nodrošināt. Tā kā tehnoloģijas tā ir milzīga iespēja, un ar visu manu skepticismu, jā, es domāju, ka tā ir tā lieta, ko mēs noteikti jāņem vērā. Tā kā, jā. Bet es gatavu vēl neviecinās klausulu uz mikrofonu. Es gribēju, šis bija labs, bet es gribēju vēl pajautāt to skaidrs, ka mums ir jācīnās ar cilvēku trūkumu, un starp citu, pirms nepilniem 20 gadiem es Nigērijā redzēju, tur joprojām tas strādā tā ģimene, ja, jo savādāk viņi tur nomirstīs, viņiem nav pensijas un viss pārējais. Bet es varbūt uz tādu īpašnieku jautājumu, ja, cik mēs dzirdējām tikko no meža un pļauju īpašnieks tiek izslēgts ārā, ne tikai no klasiskas saimniekošanas, bet arī tādas darīšanas, lai tā dabas vērtība tur pilnveidotos un vairotos. Man varbūt tāds filozofisks jautājums, bet tomēr ņemot vērā, ja pastāst uz kaut kādu Latvijas vēsturi, vai nav tā, ka tad, kad mēs to cilvēku pat cilvēku, kuram it kā ir tā daba, kurš dzīvo pie viņas, bet ja mēs viņu atslēdzam no tās dabas procesiem, vai nav tā, ka mēs vispār varam pazaudēt sākumā to latvietiskumu un beigās arī to valsti, jo gala beigās, lai tā mašīna strādā un ko mēs tur daudz vairs maisīsimies? Zini kā, manuprāt, tās ir divas pilnīgi kā īpašniekam, māri, meža, zem, viss kaut kas ir, bet tās ir pilnīgi divas dažādas dzīves, ja tu esi tajā Gaujas parkā, jā, un ja tu neesi, jā, jo man nekāda tāda nav, es teiktu, ka es sajūtu, ka paliek labāk, man arī liek mieru meža kontrolē, ja es varu darīt daudz vairāk arī pats, jā, protams, ja tu tur gāz kaut ko kailēni, tad tev vajag, protams, to reģistrēt, visu darīt, un principā tev nav tik milzīgi daudz atskaits, daudz, ko var darīt digitāli, tev liek mieru būtībā, bet cita dzīve ir pavisam tur, kur tev ir visi tie biotopi, un tur jau, protams, ka ir saimniekiem, ir jau tāda, pilnīgi jau tāda, es teikšu godīgi, es saprotu, ka te no visādiem dienestiem ir, bet, štruns ar visu, jā, jau es sāku, jā, arī pirms kaut kādiem pāris gadiem, man bērniem, jā, 13-gadīgi bērni, viņiem ir tagad uzdevums skolā vākt kaut kādus tur kaut kādus aizsargājumu, vai ir augi atrast, identificēt, aiziet turpat aiz mājas mežā, kaut kāds 5-6 atrod. Pavisam īsti papildinot, vienkārši ir elementi, kuri pietrūks, lai droši vien risinātu kompleksu kā sabiedrību šos jautājumus. Pirmais tomēr ir attieksme par privātu īpašumu, un tas, ja ir jāierobežo saimnieciskā darbība, tad, un tiek izņemta ārā, kā saka, šī īpašuma vērtība no saimnieciskās rocības, ir sabiedrībai jākompensē. Mums tas īsti nav. Tad mēs negribam pilnu vērtību, kā sabiedrība iedot šim cilvēkam, un līdz ar to šis pārnodarījums, ir taisnīguma trūkums cilvēkam rodās. Un, protams, ka viņš ir beigās nikns gan uz visiem, kā saka, apkārtējiem un uz valsti. Otrs, ja runā par dabas daudzveidību, tad noteikti, ka nav nekas statisks. Bioloģiskie procesi iet uz priekšu, un vienu brīdi tas biotops ir, varbūt pēc 10 gadiem viņš nav. Vienu brīdi tā līgsta ir, un varbūt pēc 10 gadiem nav. Un līdz ar to ir jābūt dinamismam. Ir jāpārorientējās no varbūt tās apjoma tāda pieauguma pieprasījuma no vidas organizatoru cilvēku puses. Tomēr uz šo kvalitāti mums ir jāvērtē, kur ir labākie biotopi, un jāliek iekšā droši vien, jāpiedāvā zemes īpašniekam, kad tiek ieliks varbūt šis jaunais veidojums, un atkal tie švakākie jāņem ārā. Tad mums ir jābūt arī drošībai zemes īpašniekam. Tas princips ir drošs ostas princips, kad es nebaidos, un es varu deklarēt, tāpēc, kad es zinu, man pāri nenodarīs ekonomiski. Pirmkārt, man pirmā brīdī tad kompensēs, un otrkārt, viss ir dinamisks un viss ir mainīgs. Šitais ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka, jā, te gan es redzu, ka tā domāšana reizēm, ja mēs skatāmies uz to dabas aizsardzību un uz to ir līdzīgi, ka mēs domājam, ka tas ir tā kā brīvdabas muzejs. Savasts ir ēks, jā, un viņas tur stāv un 100 gadu un nekas nemainīsies. Tie koki aug. Man bija saķeršanās ar savu mammu, viņa te klāt nav, es varu viņu aprunāt mierīgi. Un mēs braucam arī tur cauri un arī nozāģēs kaut kāds mežs. Viņš saka, es bērnībā gāju, te bija tādas prieces. Es saku, bet tās prieces tak ir, viņas jāzāģē kaut kādā brīdī, tāpat mežā, un līdz ar to atkal aug kaut kas cits. Tie gaļi smuki izauguši, te bija kaut kāda krūma, tagad gan te smuki segls, te vēl kaut kas, jo tā ir mainīga vide. Jā, viņi nemainās katru dienu, bet tā ir mainīga vide, kur ir cikls, un tas ir jāsaprot. Un vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, mums jau bija tā par to zaļo kursu, bet klimats mainās. Un tā ir vēl viena lieta, kas neglābjami, ka dažas koku sugas būs problemātiskas. Jā, es domāju, tās pašas eglis, ka viņa eglis sastādīs visas vienā
šupā, kā ir cilvēkam ērtāk, tam izgrauzim, protams, arī ir ērtāk tādā veidā. Ja? Līdz ar to jaukta veida ir tie meži jāstāda un jāskatās citas sugas. Nu, mēs, piemēram, tagad savos mežos vairāk ozolas atstāju. Ja? Vairāk ozoli ļoti labi augi, viņiem apzāģiet uz zarus, viņi aug forši, citi saka, tā ir nezāle. Nē, nu tā varbūt bija pirms 100 gadiem nezāle, tagad tā vairs nav nezāle. Nu, tā kā līdz ar to jāskatās līdz tam laikam, ja? Es nezinu, kā ar tiem bērziem, pagaidām neviens negrauž viņus jau arī. Es savu bērziem ar pa vidu šo to atstāju drošības pēc, tāpēc, ka tu nekad nezini, tas gan jau kāds atradīs kukainas, atnāks, tā kā, jāskatās. Bet tieši tā, vide mainās, laiki mainās, klimats mainās, un klimats pie mums ir mainījies vienmēr, mums ir bijis ledus laikmets un nezinu kas, tā kā, Un ar galvu, tā ko Aģirds saka, galvu domājam līdzi, un tad jau, Es jau kā vēsturniekam gribēju ar Gati pirms tam runāt par to ainavu, jo man ir gadījies arī tā kā nosacīt kaut kādā pētniecībā skatīties, ka tu redzi kaut kādu bildi, nezinu, Pilskalns 30. gadi, un Pilskalns 2000. gadi vēlns nevar atrast to Pilskalni, ka tā sistēma visu laiku mainās, arī kaut kādas bildes. Sanās tur pastkartīta no 30. gadi, pastkartīta tagad tu nevari dabūt tādu bildi, jo meša priekšā vai aizmugurē vai vēl kaut kur priekšā. Ja? Jums kā... Es vēl gribu no dzīves Nacionālā parkā teikt. Man patīk tas piemērs, ka salasīja bērnu puķītes un jāpasaka, ka tas bija citā pļavā. Un bija tāda tendence, un joprojām ir, kad aizliedz cilvēkiem būvēt, ja ir bioloģiski vērtīgs zāliens mājas. Un aizliedz vienalga, vai viņi ir uz pamatiem, pāļiem, vienalga aizliedz, jo bojā biotopu. Un tad, kad bija Nacionālā parka apspriešanas plāns, tieši par šo tika runāts, kad vajadzētu tās pļavas sargāt. Un tā kā es dzīvoju blakus ekspertiem, es sapratu, nebūs labi. Es vienkārši, man nebija tur bioloģiski vērtīgi zālieni, bet potenciāli, lai man neaizliegtu, es uzdaru, iesēju kviešus. Un man tagad ir garantija, ka tur nebūs bioloģiski vērtīgs zāliens. Jo kāda Latvijā ir sistēma? Ja jums uzliek, kaut kādu mikroliegumu vai bioloģiski vērtīgo zālienu, jebko, ko jums uzliek eksperts, sistēma noņemt, nestrādā. Tādas nav. Tas ir uz mūžu. Un tas ir absurdi, jo arī to spriedumu, kur tiesa pateica, ka potenciāli mikroliegumā kaut kad varētu būt tas putns, ir saknē atžgāns un parāda tikai neizpratni, jo man Nacionālā parkā 80. gadu beigās ūpju ligzdoja klīns atsegumos, kas bija norma. Un tagad ir pagājuši, skaitīsim, 50, 60 gadi, un tās klintis ir, un vide ir, un viņi taču varēja tur dzīvot, bet viņi tur nav, un viņi nebūs tur. Tad, ko tas parāda? Tas parāda, ka, ja mikroliegums ir sācies, tad viņš kaut kādiem apstākļiem var beigties. Un uzliekam termiņu, tā ir līdzdēļ 10 gadi vai cik, bet saprātīgi, jo nav, kā jau arī teica, daba ir mainīga. Liekam to mikroliegumu līdzi tā ir dzīvotnieki, kas pārceļās. Kaut kā tā ar saprātu aicināt arī tiesas sistēmā skatīties, tie spriedumi, kas nāk ārā, mani ļoti citreiz pārsteidz, un man liekas, ka apakšā ir totāli nezināšana par dabu. Tev joprojām, teiksim, tie upi tur... Nē, viņi ir pazuduši sen un nebūs... Bet tev skaidās, ka... Nē, bet tas ir loģiski, ka tur paliks, bet ziniet, kas ir interesanti, kāpēc viņi ir pazuduši viens no aspektiem. Es neesmu vienīgais ar Latvijā, kas ir ievērojis, ka Nacionālajam parkam ir 50 gadi, un nekad nav bijis izveidots taku tīkls. Un joprojām nav izveidots. Un tad ir jautājums, cilvēki tur sāk nesankcionēt staigāt, uz Gaujas nekad nav bijis sistēma izveidota, un Nacionālais parks, kuram bija jānodrošina šīs divas pamatlietas, to nav izdarījis savas pastāvēšanas laikā. Es to tiešām vienīgā redzu, vai vēl ir kāds, un es zinu, ka ir vēl cilvēki, bet tad ir jautājums, kāpēc mēs nevaram sākt kaut vai ar taku tīklojumu Nacionālā parkā, vienotu, izveidot, beidzot. Taču cienījumi 50 gados vajadzēja būt līdzekļiem, kas šo taku tīklu sakārtot. Pat izveidot. Tavs ūpes vai tik nav pie manis, jo baigi uļņi, kas jāuzlā. Gat, tu par daudz, man liekas, sarunās šodien. Bet šī lūk ir diskusija, ka cilvēki jau raujās tiem mikrofoniem. Bet, ja runā par taku tīklu, tad ir ļoti svarīgi tiešām šo zemi īpašnieku iesaist, jo, kā lai pasaka, lai realizētu, tur nav tikai runa par to, kad ir taciņi, pa kuru tu drīkst iet,
bet tur kādam arī jāstāsta pakaļ, vai atkritumi ir vai nav, kādam ir jāvāc. Mēs zinām, ka šobrīd nevar šīs izmaksas uzņemties valsts puse, un viņa aicina, un vesels kampaņas ir to, ko paņēma uz mežu, aiznes uz mājām, bet tā tas īsti nenotiek, un ja nav attiecības ar šo individuālo zemes īpašnieku, ka viņš tomēr var bišķi pieskatīt, un varbūt tās izdarīt to mazumiņu pats, lai kopā iekļautos, un valsts ir darījusi visu, lai iepriekšējā periodā, godīgi sakot, nerealizētu labas attiecības ar šo īpašnieku. Tad ir slikti, un atkal šo sabiedrības kopējo mērķi mēs ļoti apgrūtinoši veikt. Tāpēc atkal mēs atgriežamies pie tā, lai ir stipri vairāk jādomā par to, lai cilvēks justos labi, lai attiecībās ar valsti justos labi, un lai to mērķi, ko varbūt kopā sabiedrība grib realizēt, varbūt konkrētā teritorijā, zemes īpašnieks būtu atbalstoši, nevis noliedzoši. Un tas, laikam, stipri būtu jāņem vērā. Un, ja runā par lielo kaut kādu politiku, tad droši vien tomēr šis jautājums par zemes stratifikāciju pie pielietojuma virsmērķa konkrētām platībām ir vissvarīgākais lēmums, kas nav risināts jau 11 gadi. Šis jautājums tika pacelts tad, kad Straujums kundze bija zemkopības ministre, un tad, kad viņa bija premjera, tad patiesībā bija izveidots jau redzējums, ka tas ir jāuzraksta un šī politika ir jāizveido, tā viņa nav bijusi. Tā kā, ja šeit ir kāds politiķis arī starp klausītājiem, tad vismaz mūsu nozars un cilvēku aicinājums ir tomēr domāt, kā veikt šo darbu līdz galam, kā šo zemes politiku pieņemt un kā sadalīt tās lomas, un dot iespēju realizēt, kā saka, to labāko gan vidas speciālistiem ar tiem labiem darbiem, ko viņi dara, gan arī šīm ekonomiskam blokam un, protams, zemes īpašniekam. Jo ir ļoti svarīgi saprast, ka zemes īpašnieka mērķi ir mūsu kopējās sabiedrības mērķi, jo šī vērtība, kas sākās ar auglīgu zemi, beidzās ar daudz uzņēmumu, kā saka, tehnoloģisko piepildījumu, viņu biznesiem un kopējo labumu caur nodokļiem. Es varbūt Zintrei uzjautāšu tā kā zemes īpašniekam, tā kā pirms tam bija tas definīcija, ko tas cilvēks. Jūs varat iztēloties, ja viss būtu tā kā jūs gribat, kā izskatītos tas jūsu zemes īpašums, meža īpašums Gaujas nacionālā parkā, ko redzētu jūs, ko redzētu sabiedrība, ko kāds zaudētu vai nezaudētu? Es jau sevi redzu, kad es braucu nogāžu traktorā, kas paredzēts slīpumam un pļauju savas pļavas. Un, kā saka, atļauju griezēm tur izvīt līgzdas. Tad sagaidu, kad visas sēklas sabirst. Un, jā, tas būtu mans sapnis, kad es tiktu pie savas tehnikas, kas man šīs pļavas sagādāt. Jo mežus es esmu norakstījusi, tie visi paliek sabiedrības interesēs, jo vajag bioloģisko daudzveidību. Cerību uz kompensāciju es neesmu atmetusi. Es ceru, ka tomēr valsts evolucionēs un mēs sasniegsim kaut kādu. Kaut gan manas kaimiņienes, kurām ir 80 gadu pāri, man ir labas draudzenes, nevis bija, bet man bija bēdīgi vēsts, viņam jāpasaka, ko mums no ministrijas atnāca meža īpašniekiem un vienkārši pateica, nauda nav un nebūs, kaut mēs 5 gadi esam strādājuši darba grupā, lai izstrādātu 5 variantus, kā to kompensēt. Un es redzēju to vieglumu, kad Vilkas skundze tā bija, kādu viņa pateica, nauda nav un nebūs. Un pāriet tālāk, un mēs sēžam, un man šis teikums atkārtot ar savām draudzenēm, kurām ir 80 gadu pāri, bija ļoti grūti un ērti, jo viņas savā mūžā principā vairs nesagaidīs. Tas ir skaidrs, jo nauda nav un nebūs. Un tad es domāju par sevīm, es ceru, ka es sagaidīšu tomēr, jo nevar būt tā, ka 2016. gadā mums solīja, ka dos tikai nauda nav. 2007. gadā mums tad bija 2 gadus taisnīga kompensācijas sistēma, kur apturēja pēc pāreks sabrukuma, jo tad visai valstī nebija nauda. Tad tā formula vairs netika atjaunota un tam līdzīgs var turpināt. Vienīgi sliktā iezīme ir tā, kad ir parādījies tāds sociālisma iedīglis, kad sabiedrības daļai uzskata, ka nav jāmaksā. Tāpēc, kad jums tur esat jau tāpat turīgi, jums tāpat viss kaut kas ir, un es jūtu, ka man nepatīk tas tāds proletārisms, kas iezogās, jo es sociālismu augu, kad attīstās tāda sabiedrības daļa, kas uzskata, ka nav jāmaksā. Lūk, un tas man rada bažīgi, bet es joprojām ceru, ka kādreiz tomēr atrisināsim. Uldi, jums kā tādam lielam uzņēmumam, kuram svarīgas ir piegāžu plūsmas un tam līdzīgi, jūs kaut kā jūtat
savā darbībā, es nezinu, īpašnieku labsajūtu, nelabsajūtu, meža īpašnieks, domāju, tie, kas tur gadā jums resursi, ar kuru tālāk radīt augstus pievienotas vērtības produktus. Teiksim tā, ja tu esi aktīvs zemes īpašnieks un tu audzē ar mērķi maksimizēt izaudzēšanas apjomu, tā atšķirība vēlreiz pret dabisko mežu varbūt arī laikā. Tātad cikla laikā, kad tiek izaudzēta audze un tālāk viņa tiek ievākta raža, tā atšķirība varbūt tās arī ļoti liela. 3, 4, 5 un pat 6, 7 reizes vairāk. Tu vari iegūt koksnes masu, nekā, kas veidojās dabīgi, un tas tikai parāda to, ka, ja mēs pragmātiski sadalītu šo zemes teritoriju, tad mums varbūt tās ir ļoti aktīvs meža īpašnieki ar aktīvu koku audzēšanu, lai iegūtu šo ražu, un tādiem ir jābūt, jo tas garantē šo konkurences spēju nepieciešamu apjomu kaut kādā konkrētā punktā, un šī punktā ir jāsavad ļoti daudz, jo jebkurai rūpnīcai lielumam ir nozīme. Nevar būt piparbodīta un laba konkurences spēja pasaules tirgos, bet tad ir jābūt lielai ražotnei, un otru pusi varbūt tās lēnāk apritīga mežsaimniecība jau ar ainaviskām vērtībām, un varbūt meži, kur vispār mēs neko nedaram, bet tad ir jāmāk sadalīt šīs zonas, un šī saruna jau tādā novadu līmenī ir jābūt ļoti dziļai, un saprotošai zemes īpašniekiem, un gal galā jāzina arī šo zemes īpašnieku virsmērķi, jo, piemēram, es domāju, arī pašā Gaisnocau parkā noteikti ir daudz zemes īpašnieku, kuriem ir svarīgi tieši tī dzīves telpa, tāpēc, ka tā ir mājas, un viņiem nebūtu no primāri varbūt tā šī koksnes ekonomika no apēkoksnes. Tā kā atkal, varbūt citi mērķi un arī ļoti labticīgi sakrīt, ko grib realizēt varbūt sabiedrība un ko grib realizēt tas, kas dzīvo uz vietas un kuram pieder šī zeme un šī vieta un šīs ainavas un šie koki, kas tiek emocionāli uztvert pavisam savādāk. Bet, ja runā vēlreiz par šo ekonomiku, tad ir jābūt šim mums. Tātad šajos 90. gados, kad tika iedibināta kārtība, mums patiesībā mūsu mežsaimniecība jāsalīdzina ar bioloģisko lauksaimniecību. Viņa ir lēna apritīga laikā, ar lielu bioloģisko daudzveidību, dažādību. Viņa tiešām ir bagāta Latvijas mežsaimniecība. Viņa nav tāda, ka tie ir 100 hektāru atvērumi, tad, kad novāc ražu. Tā, ko mēs varam redzēt pat kaimiņu valstīs, kaut vai Skandināvijā, kur no vēl lielākās resursu valstīs, kas ir Kanāda vai Krievija. Tā kā mēs esam lēna apritība, un tad ir jautājums, vai vispār, ja salīdzinu mežsaimniecību, Latvijas mežsaimniecību ar bioloģisko lauksaimniecību, ar ko tad mūsu mežsaimniecība ir sliktāk par bioloģisko lauksaimniecību, par ko mēs visi priecājamies. Patiesībā ne ar ko, vēl mazāk ietekmi uz šo zemi, uz vēl mazāk traktors mazāk brauc nekā bioloģiskā lauksaimniecībā virs uz to hektāru, tā kā viņam ir ļoti, ļoti draudzīga šī zemes izmantošana, kā mēs šodien esam strādājuši. Un tas mums varbūt pat dod iespēju veidot šo vienošanos, ka mēs arī to mežsaimniecību sadalot zonās varam būt aktīvākas zonas ar lielāku ekonomisku ieguvumu un ar lēnāku vai vispār bez šīs saimnieciskās darbības. Jā, lūdzu. Tas ir vienkārši ārprāts. Jūs runājat, tiksnoties viens par otru, smaidat par jociņiem, smīnat uz sabiedrību šeit, kas sēž. Un pats diskusijas sākums jau šī izvēles ilūzija, cilvēks vai daba, kā var kaut ko tik absurdu vispār pateikt, kāpēc ir jāizvēlas. Cilvēks bez daba vispār nevar pastāvēt. Jūs pašos pirmsākumos uzstādāt absolūti situāciju, kad un pēc tam stāstat visu to, cik skaistas runas. Tehnika meži ir iebrauciet Latvijas valsts mežu, cik tur ir iztērēts naudas Latvijas ceļiem, labākie ceļi vispār, nekad bedres tur nav. Tie trīsmetrīgie grāvi, kas tur ir izrakti blakus, lai nosusinātu mežus, un tad tur ir iesēta zālīte, tāda kā pilsētas apstādījumos, ja mēs runājam, ka mums pļavas iznīkst. Latvijas valsts meži nevarētu tur kaut vai iesēt to pašu zāli, kas aug mežā, vai tur puķas? Kas tās ir par teritorijā? Tie izbrauktie meži, tās risas šausmīgās. Cik Latvijas meži iztērē Latvijas valsts meži, kas ir mūsu
kopējais valsts uzņēmums, cik viņi iztērē reklāmās. Tas, man liekas, ir lielākais reklāmdevējs visā valstī. Tā ir zobu pasta vai tualetes papīrs. Kas viņiem ir jāreklamē? Tas, ka mums ir vairāk kā 50% meži, mums ir vairāk kā 50% meži, tāpēc, ka 3/4 no tiem ir izcirtumi. Vai visu šo naudu, nabaga tur tie cilvēki, kas dzīvo, es absolūti piekrītu par to, ka ir jāapsaimnieko zeme, bet līdz viņiem nauda nenotā. Jūs sākāt pašā sākumā ar to, ka mēs te savā valstī, kas mums Eiropas likumi? Es vispār neesmu rupšs cilvēks, bet pat ir tā, ka man ir ļoti grūti noturēties un nesāk lietot rupšs vārdus, jo jūs uzņēmēji... Bet lietosim arī varbūt tā statistiku. Latvijas valsts mežiem ir pietiekoši liels teritorijas, kurā nenotiek saimnieciskā darbība, vai ne? Ir, protams, ka viņiem ir skaisti, bet es runāju par cik viņi iztērē naudas tādai reklāmai, kuru nevienam nav vajadzīga. Tad, lai viņi dod tur tie meža saimniekiem, viņi uztur biotikas. Es gan teiktu, tie šausmīgie, tā grāvju izdrakšana vien, cik tas maksā naudā. Es par Eiropas Savienības likumiem, jūs teicāt, nafig mums viņus ievērot. Es atvainojos, jūs teicāt, ka jūs negribat runāt rupji, jūs sākāt runāt rupji. Es šeit esmu tā kā moderators, es negribētu, ka jūs runājat rupji. Un mēs nevienā brīdī neteicām par to, ka mums nafig kaut ko vajag vai nevajag. Tas, ko mēs šeit teicām, tas, ko es uzstādīju, tas, kā es šīs diskusijas vadītājs biju iztēlojies to visu, ir tas, ka cilvēks tā ir dabas daļa. Es uzskatu, ka cilvēks ir dabas daļa, un tu nevari vienkārši kaut ko sargāt nosacītu mežu, pļāvu vai upi vai vēl kaut ko un aizviest par cilvēku. Jo tas, ko mēs šeit vedām cauri, un es domāju, ka to arī mūsu runātāji parādīja, ka tāda valsts kā Latvija, tāda cilvēka kā latvieši, mēs šeit visi mēs nevarēsim pastāvēt, ja mēs vienkārši pazaudēsim to iespēju saimniekot savā zemē. Tas, kad notiek kaut kādas nepilnības kādreiz, tas, kad notiek kaut kādas negācijas, tā ir loģiska lieta, kas notiek visās nozarēs un vienmēr un par to ir jārunā, ja ir konkrēta lieta. Bet es tiešām nezinu cilvēkus, kuri apzināti, kas ir mežsaimnieki, un te ir mežsaimnieki, kuri apzināti iet un kaut ko posta savā vai citu mežā. Es pats dzīvoju pie meža, man iedara mežu. Un varbūt, paldies, mēs dzirdējām jūs, tagad varbūt Gatis, jo mums ir palicis ļoti maz laika. Jā, bet es kategoriski nepiekrītu tāda interpretācija, ka Latvijas valsts mežu izveidotie ceļi un grāvi ir nesaimnieciska rīcība. Jo es dzīvoju Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, es redzu, kas notiek, tas nav pirmkārt, tas ir ļoti loģiski, ka tu uztaisi ceļu, ka tu reiz braukt un visu darīt. Otra lieta, es redzu, kā vietējie kopieni to izmanto. Cilvēki var aizbraukt pa to ceļu sēnēs, ogās. Viens mans draugs skrien tur reizi nedēļā tos kilometrus. Tā ir kopienas intereses, tādus ceļus uztaisīt. Un otra lieta, ka mēs kaut kādā veidā neveidojam kaut kādu pretnostatīšanu, jā, ka tur vai nu tur biznesa vai kas. Jā, man ir arī neliela, 35 hektāru meži. Bet man ir saimnieciskie meži, kur man ir, pensijas fonds. Tad man ir ainava, kur es neaiztieku nekādā veidā, jā. Un tad man ir viens gals, kur tiešām, kur bebri, es ar viņiem esmu cīnies kaut kādu pāris hektāru. Dievs ar viņiem, un tur notiek viss, tā bioloģiski, teiksim, daudzveidīgi. Līdz ar to tas, par ko mēs šeit runājam, tieši par to samērīgumu, atrast dažādu veidu kompromisu, lai mēs kā visa nācija attīstamies, ja? Mēs te neveidojam kaut kādu industriālu lobby, kaut ko tādu, es nezinu, es kategoriski nepiekrītu. Mums ir vēl no skatītāja. Jā, Ernsts Kakāns, meža īpašnieks šajā gadījumā, un man ļoti patika, es varētu teikt, kādreiz bija tumsonībā lielākā. Man likās, kas mums vairāk sarežo skābekli, un tas, kas mums ir apkārt, koki. Patiesība ir tāda, ka okeāns. Es atbraucu uz Islandu, tur bija kaut kāds pasaules mērogs svarīgs pasākums, un es tur aizbraucu un diezgan labi izglītojos par to, ka okeāns ir liela lieta, viņš rada mums skābekli un tā tālāk, un es aizbraucu uz turieni paklausīties. Kas rezultāts ir tāds, ka es saprotu, ka no tā es neko nesaprotu, un okeānā, Islandē viņiem viss ir par un ap okeānu, un ļoti labi. Tā analoģija ir tāda, ka Latvijā mums ir tie meži, un vienalga, vai tu esi meža īpašnieks, vai tu neesi meža īpašnieks, vai tu esi iestādījis kokus, vai tu neesi iestādījis kokus, vai tu viņus esi kopis, vai tu esi citas darbības darījis, vienalga būs viedoklis, jo tas mežs jau mums ir apkārt.
Un tā mana doma vai tā mans kaut kādā mērā aicinājums. Tas arī notiek no tiem pašiem meža īpašniekiem, vai LVMā ir atvērtās meža dienas, kad cilvēks aicina atbrauciet iestādīt. Es esmu tādās bijis vismaz 3. Kaut kā baigi maz. Tur ir mazāk cilvēku nekā Lampā. Aizbrauciet iestādiet, un pēc tam aizbrauciet paskatieties uz viņu, vai viņi ir apēsti, vai viņi ir kopti. Un, es teiktu, ka tajā brīdī tā diskusija varētu būt tāda līdzvērtīgāka. Tas ir, mums Latvijā nav gudri jāstāsta, kā strādāt vai ko darīt vai nedarīt ar okeāniem, bet tāpatās arī uz otru pusi. Mums varbūt nevajag daudz klausīties, ko Eiropa varbūt mums stāsta par to, kā mežus apsaimniekot, vai kas jādara, vai kas nav jādara, kas ir jādara, vai kas nav, jo viņiem nav to mežu tik daudz. Mums ir tās zināšanas, un tiem, kuri to dara un strādā, viņiem ir tās zināšanas, un viņiem arī vajadzētu būt bišķi lielākai tai teikšanai. Paldies. Šeit ir vēl, lūdzu. Man gan gribējās aplaudēt šodien. Droši aplaudēt. Mani sauc Kristīna, es esmu finanšu jums speciālisti, un es mazliet gribēju pie tēmas atgriezt par cilvēku Latvijā vērtību. Man ir, cik es darbojos liela apjoma datiem, un es redzu, kur ir kaut kāda tāda neproporcijas sistēmās, un manuprāt, cik es skatos, es klausos diskusiju, es, protams, dzīvoju Latvijā, es redzu, ka mums hroniski vispār pietrūkst pozitīvas vīzijas. Visas darbības ir dabas aizsardzība, respektīvi cilvēks var darboties vienkāršot runājot no bailēm, tātad aizsargāt, un no intereses vai attīstīt. Un es ļoti maz, ko es publiskā telpā dzirdējusi par tādu mūsu visu kopīgo vīziju, kāda tad ir tā daba un mūsu visu sadzīvošana. Es esmu ļoti maz dzirdējusi no politiskiem spēkiem, to katrai partijai vajadzētu būt kaut kādam sapnim, ko viņi uzbur. Viņi visi stāsta, pret ko viņi cīnīsies. Varbūt viņi stāsta, kur viņi iesaistīsies un ko viņi klausīsies un ar ko draudzēsies, kam sekos. Bet mums, manuprāt, hroniski trūkst pašiem savu virzienu. Es nezinu, man pat jautājums būtu visiem diskusijas darbiniekiem, bet varbūt vispirms vēsturniekam. Cik vajag laiku nācijai, lai viņiem katram cilvēkam būtu sava pašcieņa ar savu viedokli, kas viņam ļautu cienīt citus viedokļus, visiem kopā runāt un būvēt kaut kādu skaistu vīziju, ko mēs būvējam. Un tad ņemt vērā visu to, ko mums saka Eiropa, ko dara citas valstis, kas mums nodara ceļā uz to, uz ko mēs vēlamies iet, bet es vispār nezinu, kur tad ir tas nodefinētais, uz ko tad mēs visi ejam. Mēs katrs cīnamies pret kaut ko vai par kaut ko, bet tā cīņa nav no intereses. Labākā gadījumā ekonomiski interesi. Bet vispārējiem, lai mēs visi kopā, un tā skaitā valsts, kas arī jautā, vai valsts Latvijā ir vērtība? Kas vispār ir valsts? Mēs sakam, valstī labi, valstī slikti. Manuprāt, vajadzētu būt, ka cilvēks tiešām ir galvenā vērtība, un valsts darbojas, lai ir tas cilvēks. Lai tas notiktu, būtu jābūt pozitīvam mērķim kaut kādam. Mēs visi, ja kāds zinātu, kā mums visiem labi kopā dzīvot pareizi, mēs droši vien tā dzīvotu. Tam ir jānotiek diskusijā, bet ir jābūt vairākām vīzijām. Viens saka, uzņēmēji labi dzīvo, un tad vispārēji labi dzīvos, otrs saka, mums visiem viss būs vienlīdzīgi, bet beigās ir jābūt ar pašcieņu diskusijai, kur mēs visi kopā ejam. To pozitīvo mērķi es nedzirdu. Es vispār neko. Jā, Gata. Jā. Es piekrītu, ka par to un tā mana atbilde, ka mums ir jāveicina tāda ilgtermiņa domāšanas kultūra. Un šeit viss izcilāk palīdz tieši mežsaimniecība, lauksaimniecība, tas tev māca pacietību. Jo, kā mēs dzīvojam kādos ciklos, projekta cikls ir 3 gadi, vai ne? Nodevumi visu. Politiskais 4 gadi, ja? Un tas ir tas, bet mums jau tās daudz lielās lietas notiek ilgāk. Tas, ko es daru, kā es sevi audzīju un citus, es tādu ozols. Es 30 ozols iestādīju, ka man palika 30 gadi. Tagad tu jau vari viņu ēnā pastaigāties, ja? Pagājušajā gadā manai meitai bija izlaidums. Viņa visu klasi sabrauc iestādīja savu ozolu.
Šogad viņiem jau ir salidojums, viņi brauc skatīties, kā viņš ir izaudzis. Ja? Tad es iedomājos, vēl pēc kaut kādiem gadiem viņi brauks, un tas būs Brānis Ozols. Līdz ar to tas ir tas, ko mums vajag pacietību un saprast, ka ir kaut kādas šī brīža vajadzības, ja? Bet tā ilgtermiņa kultūra, un es teiktu, stādiet kokus, stādiet Ozols, un tas mums palīdzēs mainīt jūsu domāšanas veidu. Un tā ir mana recepte, iesaku citiem. Nav nemaz tik dārgi. Ja? Es katrā ziņā šodien sarunu tā arī sāku. Es varu jūs aizvest pie vectēvu stādītiem ozoliem. Es varu aizvest pie vectēvu stādītiem priežu siliem. Es varu jūs aizvest pie 3 paudžu atpakaļ stādīt eglēm. Es to varu izdarīt. Man ir tā laime būt, ka mums ir šī dzimtas īpašums, kur ir sadalīt šīs lomas. Kur ir šis ainaviskais, kur ir mājvieta, kur ir ekonomiskais, kur ir jaunaudzis šobrīd, kur mēs grāvis rokām. Tas viss, bet tas ir darbs. Darbs, kas ir darīts uz zemītes, 7. paudze pārņems to darbu, ko 6 paudzes ir darījuši. Tā ir tā kapitāla uzkrāšana, tā ir tā efektivitāte, tā ir tā produktivitāte, tas ir tas skaistums, tur ir tā mīlestība, tur ir tie zvēri, tur ir tie putni, man arī putns ir tā ligta, viņa gan nav reģistrēta. Es neesmu pieteicies, bet viņi ir, un es viņai pāri nedarīšu. Tur ir tie putni lielie. Kāpēc tad, kad jūs atliek no savu īpašumu? Mēs pabeigsim mūsu skaisto sarunu. Man ļoti patika kundzes teiktais par kopējo vīziju, jo es ļoti gribētu, kad es dzīvojot, darbojoties un piedaloties tajā dabas aizsardzībā, kuras raujos ar grūtībām, tiktu gaidīta ar atklātām rokām, kad tajā brīdī, kad es uzdodu jautājumu, lai risinātu, man cieņpilni atbild un iesaista. Un es gribētu, lai tiešām sadzird tos cilvēkus, kas dzīvo tā patiesi līdz sirds dziļumiem viņu dzīvi saprast. Tā kaut kā es nevaru tagad ātri noformulēt, bet es gribētu sajusties savā valstī labi, gaidīta un vienmēr būt mierā ar to, kā es dzīvoju. Man vēl ir recepte ātri. Es domāju, par tām receptēm, kā visiem palīdzēt tagad, par to ilgtermiņu. Tā man, kā vēsturniekam, man vajag līdzsvaru dzīvē, ja? Pagātne, nākotne. Tad arī tajā pēdējā grāmatā, kur es sastādīju, tad mēs atstājam grāmatā 600 lapas puses pāri, bet atstājam 3 brīvas lapas, kur katrs lasītājs var papildināt grāmatu un uzrakstīt 3 lietas. Pirmā lieta, tad kādu es iztēlojos Latviju, kādu es gribētu Latviju 2050. gadā. Laiks iet strauji, tas tā. Otrā tukšā lapā ir, ko jau šobrīd vajadzētu sākt darīt, lai mēs tur tādī 2050. gadā būtu. Un uz 3. lapā, ko es jau šobrīd sākšu darīt personīgi, lai mēs tur nokļūtu. Ļoti vienkārši. Un tā kā mums ir būtībā palikusi pēdējā minūte, un mēs noslēdzam šo visu, es gribu ticēt, ka mēs tomēr redzam, kur mēs ejam, mēs zinām, ko mēs darām, jo, piemēram, Latvijā katru gadu mēs mežos iestādām vairāk nekā 40 miljonus jaunus stādiņus, un tāda valsts kā Īrija pirms kaut kādiem 10 gadiem bija sev definējusi, ka viņi noteiktā laikā grib iestādīt 10 miljonus, un viņiem vēl nav sanācis. Ja? Tā kā mēs pilnīgi noteikti esam priekšā, pilnīgi noteikti ir lietas, kas ir jālabo un jāuzlabo, bet tas ir vienmēr, tas ir progresā, tā notiek. Bet kopumā es tā kā gribētu tomēr ticēt, ka mēs zinām, ko mēs darām, un mēs gribētu arī, ka mūsu cilvēki ir vērtības. Pēdējā. Kolektīvā gudrība vienmēr uzvar. Paldies par jūsu dalību!